Šeit mums palika par šauru. Un beidzot mēs gribam mājas, kas būtu mūsu. Jaunās mājas, renovētā projektā vai tomēr jaunajā? Rosīgajā pilsētas centrā vai ārpus tā? Mēs šodien dosimies pie JIT, lai noskaidrotu atbildes uz jautājumiem, kas skar teju katru mājokļa izvēles un iegādes sākuma posmā. Kādas ir priekšrocības izvēloties mājokli jaunajā projektā? Minēšu inovatīvas tehnoloģijas un mūsdienīgu risinājumu. Ko tas viss nozīmē? Mājām ir A klase energoefektivitāte. Tas uzreiz nozīmē to, ka mājām būs daudz mazākas uzturēšanas izmaksas, kas ir ļoti svarīgi, kas noteikti nebūs nekādos renovētos vai sēriju dzīvokļos. Tāpat jums ir ne tikai iespēja regulēt un sekot līdz savam siltuma patēriņam, bet jums ir iespēja arī sekot savu gaisa kvalitātei, jo mūsu jaunākajos projektos mēs būvējam ar rekuperācijas sistēmu. Un tas arī nozīmē, ka jūs varat sekot līdzi gaisa kvalitātei un arī kontrolēt to. Un nākamais noteikti svarīgākais tas, kad ir mūsdienīgs un moderns pagalms. Mūsu projektos ļoti piedomājam par to, lai būtu apzimuļota teritorija, būtu vairāki rotaļu laukumi, dažādu vecumu grupām, tad gan mazākiem, gan lielākiem. Tiek piedomāts par to, lai var iziet pagalmā, mierīgi atpūsties, izstaigāt ar sunu, ar bērnu, tā, lai justos komfortabli un tev ir patīk būt tur, kur tu esi, lai tu negribētos iet kaut kur citur. Tu iegādājies dzīvokli, un kad tu iekšā, tu pat sajūti vēl to remonta garšu, to smaržu, un tu neviens nav dzīvojis, tu vari iekārtot tā, kā tu vēlies. Nopērkot sēriju veida dzīvokli īpašumu, neaizdomās par to, vai zeme ir īpašumā, vai tur nav veikta kaut kāda nelegāla būvniecība, pārbūve, kas attiecīgi jaunajā projektā, no tā tu esi atbrīvots. Ja pērk dzīvokli jaunajā projektā, te es pieskaršos no finanšu jautājumu, tieši no bankas puses, kā skatās. Noteikti, kad bankām atbalsta viņus un labprāt finansē tieši jaunos projektus un tieši A klases energoefektīvas mājas. Tad bankas finansē līdz pat 85% jaunos projektus. Savukārt, ja tiek izmantot vēl kādu atbalstu programmā, pieņemsim, ja ir bērni un izmantot kādu altuma programmu, tad līdz pat 95%. Un tas būtiski samazina jūs to līdzfinansējumu. Savukārt, ja jūs gribat, ja tiek izvērtēts iegādāt dzīvoklis kādā no sēriju veida vai tur, tad ir jārēķinās, ka tas līdzfinansējums varētu būt daudz lielāks. Arī noteikti procentas likmes varētu būt savādākas. Un bankas skrupulozāk skatās arī noteikti uz šīm arī manām iepriekš minētajām pārbūvēm, vai tur kaut kas nav veikts. Iegādes process var būt mazliet sarežģītāks nekā, piemēram, uzreiz, kad pērk no attīstītāja, tad tikko jaunu būvu, kur viss, kad teikt, viss ir dokumenti, viss ir skaidrs, saprotams, un darījums var virzieties daudz ātrāk. Kā izvēlēties manai ģimenei atbilstošāko mājokļa atrašanās vietu? Jā, te gan būtu jāmin daudz tādi aspekti, kā būtu jāsaprot, cik svarīgi jums ir, pieņemsim, bērndārza skolu tuvums, kādi jūs ikdienas paradumi ir, kāds tas dienas režīms jums ir, vai jūs strādājat vairāk no mājām, jums nav bieži jābraukā, pieņemsim, tur uz darba vietā, kā pavadat brīvo laiku, vai arī te nebrauciet varbūt vairāk, un tad gribās, lai vēlot celiņu izbūve būtu, meža tuvums varbūt. Liekot šitos visu pa punktiņām, mēs arī varam, kā teikt, arī atrast piemērētāko to lokāciju, to vietu, kas jums būtu labāk. Vai mūsu ģimenei ar vienu bērnu būs piemērots 3-stabu dzīvoklis? Noteikti. Viennozīmīgi saku, jā. Tas ir labs risinājums jaunai ģimenei un ģimenei ar vienu bērniņu. Mūsu projektos un ir ļoti daudz plaši piedāvājumi tieši 3-stabu dzīvokļiem ar dažādām platībām. Plānojumos ir plašas istabas, kas jums ļaus sadalīt viņas vairākās zonās. Vai teritorijā būs labi iekārtots pagalms? Esam padomājuši arī par to, lai teritorijā būtu patīkami iziet un tajā uzturēties. Vai projektu teritorijas ir nožogotas?
Tas viss atkarīgs būs no projekta. Ja mēs runājām tieši par kājas kvartālu, tad jā, noteikti teritorija būs nožogota. Man kā jāpiemina, ka viņa būs daļais tas nožogojums. Tad viss apkārt būs nožogots, savukārt priekšā, kur sākās mājas, tur būs gan atvērts. Un kas ir vēl ļoti labs plus, kad apkārt nožogojuma arī būs apzimuļota. Kā saprast attālumu starp ēkām un teritorijas plānojumu? Te es ļoti gribētu parādīt virtuālo tūri. Tad kājas kvartāls sastāvēs no 5 mājām. Tad šobrīd ir pirmā māja. Tā ir tā, ko jūs tagad šobrīd arī izskatāt, kā savu vienu no variantiem. Turpmākās mājas tiek būvētas tādā attālumā, ka viens otru nemaz netraucē. Kad nav jābaidās par to, kad kāds varbūt tā logā skatās vai neskatās, nav jāsatraucās arī par to, vai saulīt spīd vai nē, tāpēc, kad ir pārdomāts tā, lai katrs dzīvoklis tiktu pie saules gaismas. Sāksim mēs došana ar pašu sākuma punktu, kā izskatīsies, kā jūs iebraucat savā teritorijā. Tā ir pirmā māja, tad pirmās mājas pagalms, bet parādīšu, tad tas ir rotaļlaukumus, kur te jau ir lielākiem. Tas tā īsumā, kā mēs varam pastaigāt, paskatīties, kā tas kvartāls attīstīsies un gala beigās izskatīsies. Ja mēs izvēlamies kājas kvartālu kā savu mājokli, kad mēs varētu saņemt atslēgas? Tā kā šī ir komforta klases māja ar pazemes stāvvietu, tad tas būvniecības cikls ir 12-14 mēneši. Būvniecību uzsākām šogad kājas kvartālām martā. Tad, ja mēs pareitam tos 12-14 mēnešus, tad jārēķinās, ka tas būs nākamais gads pavasaris, kas mēs nodosim eksploatāciju, un tad dzīvošanai gatavi, lai tiktu paslēgām, jau varētu būt vasara. Kas apsaimnieko mājas un kādi vidēji ir komunālie maksājumi? Mūsu projektos apsaimniekošanu veids profesionālu apsaimniekošanas uzņēmums, kas tiek izvēlēts konkursa kārtībā. Šobrīd precīzas komunālās izmaksas nevarēsim pateikt, bet tas noteikti būs zemākas nekā izvēloties savu īpašumu kādā sērija veids vai renovētās ēkās. Kā es varu rezervēt savu dzīvokli, cik ilgs laiks ir pārdomām un konsultācijām ar banku? Tātad rezervācija ir veikta pavisam vienkārši. Sākumā to var izdarīt mūsu mājaslapā, izvēloties konkrētu dzīvokli, uzspiežot pociņu rezervēt. Tad, kad šī rezervācija ir veikta, tad viņa būs spēkā jums veselu nedēļu, tad 7 dienas. Pēc tam, attiecīgi, ja nepieciešams laiks, tad šo rezervāciju jums ir iespēja pagarināt vēl uz 30 dienām. Vienīgais, lai šāda rezervācija būtu spēkā, būtu jāiemaksā 5% no kopējās darījuma summas. Kas ir labi šai rezervācijai? Ja nu gadījumā jūs jebkādu apstākļu dēļ izdomājat atkāpties, pārdomājat, tad šo naudu atgriežam pilnā apmērā. Savukārt, kad tiek tuvoties jau tām 30 dienām vai ātrāk, tas atkarīgs no jums, jau būsiet pieņēmusi lēmumu, un ja tas būs, kā teikt, pozitīvu lēmumu gadījumā turpināt sadarbību, tad mēs slēdzam ar jums jau pirkuma priekšlikumu, kur būs jāiemaksā jums vēl 5%, un tad mēs gaidām ar jums jau nākamo gadu, kā teikt, pavasari vai vasaru, kad attiecīgi mēs ar jums jau slēgsim pirkuma līgumu, kur mums būs tad jāiemaksā atlikušie 90%. Ar kādām bankām jūs strādājat? Sadarbojamies ar visām vadošajām Latvijas bankām. Katrā no bankām noteikti ir kādi īpašie nosacījumi mūsu klientiem, un es noteikti iesaku apmeklēt visas bankas, apstaigāt, izrunāties, pakonsultēties. Paldies par šīs dienas sarunu. Jau nākamajā reizē tiksimies, lai apskatītu dzīvokļu plānojumus un es veiktu izvēli par sev vispiemērotāko.